400 slaidu. Labvakar visiem! Labvakar visiem, kas pieslēgušies! Šodien parunāsim par paškoučinga metodēm, bet īstenībā arī tie, kas nav pazīstami ar koučingu, kas tad koučings ir, pavisam īsi dažos slaidos izstāstīšu. Mani sauc Evija Vanderbēka un būsim kopā aptuveni stundu 15 minūtes. Jā, šī ir mana mājaslapa, ja kādam interesē, jūs varat arī piesakot vai papētīt. Tur ir dažādas metodas, tur ir arī vairāk par mani stāstīts, evijavanderbēka.com, bet es 5 gadus jau sastrādājos, kā pateicu, ļoti tuvu sastrādājos, īstenībā sadarbojos ar Metacoach skolu un esmu ļoti priecīga par šādu iespēju. Mēs tā forši sadarbojamies. Laila pastāstīs par Metacoach skolu un sevi arī. Jā, man sauc Laila Snidzāne, es vadu brīnišķīgo mācību centru Metacoach. Skatos, ka daudzi no jums ir pirmo reizi mūsu webināros. Ko mēs darām? Mēs piedāvājam apmācības pieaugušiem cilvēkiem, personīgai attīstībai un jaunas profesijas iegūšanai. Kas kuram ir vajadzīgs? Daži coachingu izmanto savā darbā, vai savai attīstībai, vai savu mērķu sasniegšanai. Daži vēlās iegūt jaunu profesiju. Latvijas klasifikatorā šī profesija saucās spējreisis. Un tur ir prasmju kopums, kuru mēs dodam, trenējam mūsu mācībās un attiecīgi, protams, arī svinam certifikācijas, kā jūs redzat, ļoti daudz bildes. Es esmu laimīgs cilvēks. Kāpēc? Jo man apkārt ir fantastiski cilvēki, kas vēlas augt, kas vēlas mainīt savu vidi, caur savu uzvedību, caur savu attieksmi un dot šīs zināšanas arī tālāk. Jo man šķiet, ka tas ir svarīgi, tāds ļoti dabisks, ekoloģisks ceļš uz tādu veselīgāku ģimeni, veselīgāku sabiedrību un veselīgāku darba vidi. Tā kā tas ir īsumā par Metacoach. Šodienas webināra beigās arī Evija izstāstīs burtiski īsumā par programmu, kas mums sāksies janvārī, bet šobrīd par metodēm. Jā, par dažādām metodēm un par to, ko jūs varat vienkārši paskatīties. Varbūt tā kā būs ieraksts, vēlreiz noskatīties un tad jau pildīt vairāk tās metodas. Par ko tad runāsim? Kas ir un kas nav coachings? Jā, esat noteikti, kāds ir dzirdējis, kāds nav, kāds ir izmēģinājis. Uzrakstiet plusiņu čatā, kurš ir izmēģinājis coachingu sev, bijis coaching sesijā. Pats sev coach. Ir pašpalīdzības grāmatas, ir dažādas lietas, kā mēs sev varam palīdzēt. Un parunāsim par pašu coachingu. Kā tad es varu sev būt coach, ja es neesmu coach? Kā tad tas ir iespējams? Ir vai nav iespējams, parunāsim. Kāda ir ieguvumi, ja es iemācos kādu metodi, pamēģinu, izmēģinu, kādi potenciāli var būt ieguvumi no tā? Un būs noderīgas metodas izmantošanai ikdienā, kā arī bijis webināra nosaukumā. Kāda VUP metode, ko var darīt, lai realizētu savus mērķus vai vēlmes. Tāda vēl būs par jautājumiem, kādas sev varam uzdot konkrētā sistēmā un metodas labbūtībai. Kāpēc labbūtība? Jo es esmu labbūtības līderības coach un arī Metacoach skolā es vadu labbūtības un stresa pārvaldības kursu un bez vēl coachinga mācībām, ko Laila jau minēja. Līdz ar to es vienmēr rūpējos par visu labbūtību, kur vien ir iespējams. Laila, kā ir? Ir coachings daudziem? Nav? Kā tur ir plusiņi? Tūlīt pateikšu. Zini, es teiktu pusi uz pusi aptuveni. Ir profēši, pusi nav. Nu, tad tomēr pieturēšos tiem slaidiem par coachingu arī pastāstīšu, vienkārši, lai būtu vienota izpratne. Sakiet lūdzu, tie, kas esat šeit pieslēgušies, ko tu dari, ja tu nezini, ko darīt? Šitāds provocējošs jautājums. Ir kaut kāda situācija, ir kaut kāds jautājums, ir kaut kāda neskaidrība. Uzrakstiet čatā pavisam īsti, ko tu dari, ja tu nezini, ko darīt. Kamēr jūs rakstat, Laila, tev pajautāšu. Ko tu dari, ka uznāk kaut kāds jautājums un nav skaidrs, ko tagad darīt? Eju gulēt. Tā rīts gudrās par vakaru? Jā, ne, bet ja nopietni, tad es sāku meklēt informāciju, gan iegooglēju, gan izmantoju kaut kādas mūsdienīgākas tehnoloģijas, kā mākslīgais intelekts. Un cenšos sameklēt cilvēku, kas kaut ko līdzīgu vai to pašu jau ir izdarījis.
mēs nedzirdam Starp tevi. citu, gulēšana ir viens no labākajiem paņēmieniem. Ja? Jā. To ir neirografika. Šobrīd tāda situācija, tāpēc esmu šeit pēc informācijas, Sandra. Nu, tad mēģināsim palīdzēt ar kaut ko vismaz. Redz, ko Google, tātad meklē internetā, ChatGPT, kā izrādās tiek lietots. Zīmēju, meklēju palīdzību, googlēju, jā, domāju, prasu citiem, meklēju informāciju, vai ne? Klausieties, daudz dažādas iespējas. Es jums pievienošu vēl vienu klāt, kas būs paškaučings. Atradu tādu Briana Tracy teicienu, vairums neveiksmu rodas no tā, ka cilvēkam dzīvē pietrūks skaidrības un mērķa. Skaidrība un mērķis. Un tādēļ, kā tai neskaidrībai var likt skaidrību pretī, ja, kā Sandrai arī ir tāda tieši situācija, kā tai neskaidrībai, ko var darīt, lai kaut kā vismaz viņu vienu solīti tuvāk skaidrībai dabūtu. Un cik bieži īstenībā ir jums katram laiks, man arī, cik bieži ir laiks apsēsties trakās dienas vidū vai vakarā vai no rīta, kāpēc saku trakā, jo nav noslēpums, ka laiks kaut kā ļoti ātri iet pēdējā laikā, ja? Nav laika, man nav laika, šitam ar man nav laika. Un beigās ir, man sev nav laika. Tad, kad mums sev ilgstoši nav laika, tad ir jānāk, nevis jānāk, bet arī nāk pie manis arī uz supervīzijām un runāt par stresu pārāk daudz un arī par coachingu domāt, kā samazināt šo te man visa kā pa daudz. Un tad nav laika padomāt, kā es jūtos, kā es mājās jūtos, kā es darbā jūtos. Un redz, ka pirmā pavisam tāda mini paškočinga metode caur kaut vai 3 sejiņām, kura no visām ir manējā šodien. Vai tā, kas ir tā kreisajā pusē, ja, kas galīgi nav smaidījuši. Nu, nebija laba diena šodien. Pa vidu ir normāli, kā tu jūties? Normāli jūties, ja. Un pa labi ir lieliska diena man bija. Lūk, 1, 2 vai 3. Kāda diena bija šodiena tavējā? 1 ir, tā pa kreisi, pa vidu ir viss kārtībā, laba diena. Un pa 3. ir lieliska diena. Kamēr es nākamajā slaidā jūs saliekat priekš sevis, padomājiet kaut vai šajā momentā, kāda diena bija. Un tas jau ir tāda vairāk saprast, kā es jūtos. Tas jau arī solis tuvāk, lai sevi saprastu. Noderēs paškočingā. Rakstat. Klau tie, kas video šobrīd skatās, vai kad jūs skatāties, es aicinu pildīt šos uzdevumus līdzi. Rakstat. Un tad ir tādi jautājumi, kur nav skaidrs. No vienas puses slikti jūtos, no vienas puses, kas tad tieši tur ir apakšā. Un tad sākam domāt, sākam sev uzdot dažādus jautājumus, par kuru tēmu, tas ir mājās vai darbā. Kā man darbā tikt ar visu galā, arī var būt jautājums. Kā nodrošināt darba dzīves līdzsvaru, var būt jautājums, kā noteikt prioritātes. Lielisks jautājums, jo tiklīdz man ir skaidrība par dienu, lai mums zīmējumi parādās, ja es noņemšu anotāciju, pauzīti te. Lūdzu, nezīmējiet, rakstat čatā mums. Mirklīti, tuliņās. Jā, nevaru es noņemt, būs mums laikam tāda zīmējuma visu laiku. Ja tu atrodi, tad lūdzu noņem. Un mēs sākam uzdot jautājumus, kā tik galā ar bērnu mācībām. Redzat, mēs tā kā ejam dziļumā, par ko tad tas īsti ir. Kā palielināt savus ienākumus, varbūt man ir saprot, ka es algu saņemu un visu aiziet rēķinos. Kā sakārtot veselību, šobrīd arī aktuāls jautājums ir. Gribu ko mainīt profesionālā jomā, man bail aiziet no darba prom, bet es vairs tur nevaru izturēt. Gribu ko mainīt ne tikai darba dzīvē, mājas dzīvē, kaut kas ar attiecībām nav kārtībā. 12. uzsākt savu lietu, kas īstenībā ir savs biznes, vai arī 13. jau sāk palikt aktuāls. Ko darīt Ziemassvētku brīvdienās ar visiem kopā, ar bērniem? Jā, Laila, palasīsi, kā tur ir 1, 2 vai 3. Kāds ir emocionālais stāvoklis? Zin kā, labā ziņa ir tāda, ka vieninieku ir daži tikai, jā, tāda sliktā dienā, un 2, kur ir normāli, un 3, kur ir labi, tad attiecīgi ir aptuveni pusi uz pusi, jā, tā kā. Aha. Lieliski. Iesim te tālāk, bet es šeit aicinu jums jau priekš sevis uz lapas uzrakstīt savu jautājumu, savu problēmu, kas šobrīd ir aktuāls tev. Var nošpikot no šiem jautājumiem
var paskatīties, varbūt ir galīgi nesaistīts ar šiem jautājumiem, un pierakstiet sev uz lapas, lūdzu. Evija, kamēr viss ir raksta, varbūt tu vari noņemt prezentāciju un uztaisīt disable annotations. Vienkārši, Tā, tas jau ir. lai... Es tuliņās tiksim, mēģināsim atrast. Jā, kamēr tu meklē, Paldies, viss kārtībā. jā, kamēr tu meklē, es nolasīšu, baigi foršā ideja bija par to, kā risināt un kā iegūt idejas kaut kāda situācijas skaidrošanai, un Lāsma padalījās, paņēma kādu no grāmatām, spontāni atveru kādu lapu un izlasu, piemēram, 3. rindkopu. Bieži vien izlasot nāk domas pašas pa sevīm. Lieliski. Un te es vienmēr saku, kaut kā tas viss sakārtojās. Visums atsūta mums palīdzību. Ja? Pierakstījāt sev jautājumu. Ir uz lapas, nu vismaz galvā, lai būtu, iesim līdzi. Un tagad, ko darīt, ka man ir milzīga problēma? Es nezinu, ko darīt. Piezvanīju draudzenei, viņa tik stāsta, es jau 3. reizi šito dzirdēju. Tad vīram vai sievai vai partnerim vai kādam kolēģim darbā, un viņi savu stāstu stāsta, un man viņa īsti kā nedara. Bet tā problēma ir liela un briest. Un šis mazais graudiņš, ko jūs redzat kreisajā pusē, ir tā, ka es nezinu, ko darīt, es nezinu, kā darīt. Un tas var pārvērsties neviļus kaut kādā lavīnā. Es nezinu, kā, un man jau nesanāk, un man jau kur tad, nu, pasties, kā citi tiek galā, un es ne, ja? Un tad ir tā, ka es aicinu aizdomāties, ko laistīsim, tas augs. Un ja mēs šito laistīsim, tas augs lielāks. Un savukārt es nezinu kā, bet es pamēģināšu. Es kaut ko izdarīšu, kaut vienu mazu sīku solīti virzienā, lai šo te problēmu mazinātu. Un es aicināšu skatīties šādā virzienā, un te ir stāsts par domāšanu īstenībā vai mindsetu. Vēl varbūt tā šis murčkulis, man seminārs, ka es uzņēmumos vadu par stresu un izdegšanu, tad kas šis ir tas murčkulis, ja? Nu, kā viņu mēs varam nosaukt? Tad, kad ir coach, tad tas ir cilvēks, kas palīdz viņu, tā kā redzat, tas diedziņš, tāds kāmoliņš tinās. Un nevis, ka viņš tev teiks, ko tur darīt, to viņās izstāstīs, kas ir coachings, bet tas palīdz man sakārtot domas un sākt domāt, kā man savu problēmu jautājumu atrisināt. Pieminētais vārds coachings nāk, ir ļoti sena vēsture, bet, ko mēs zinām, coach tie ir arī treneri futbolā, vienalga, kurā sporta veidā. Un drusciņu salīdzinājumam, varbūt paši esat nodarbojušies, bērni nodarbojas, tur taču noteikti ir treneris, un viņam ir vēl asistents. Un, jā, tādu, principu, kas ir coacha vai trenera princips, ir, ka viņš gan klausās, gan vēro, gan skatās, pamana, kā kurš spēlētājs tam labāk izdodas skriet, šis labāk golu met. Tā tad man tur jāsakombinē tā, lai mūsu spēle būtu produktīva. Uzdod jautājumus. Tas, ko es vismaz redzu, es, piemēram, futbolu nevaru skatīties. Es vienkārši, man ir tādas ļoti augstas emocijas. Līdz ar to man grūti sportu skatīties. Es tur iesaistos uzreiz, un es esmu gandrīz uz tā futbola laukuma kopā ar to treneri. Ja? Treneri, kā es tur redzu, viņi arī kliedz, viņi arī tur apsaukājās, un tur ir diezgan briesmīgi reizēm. Tāpēc, ka ir augstas emocijas, milzīgi augstas. Bet viņi arī atbalsta, viņi arī dod atgrieznisko saiti. Tev toreiz paskatāmies te kopā, kā tev bija. Viņi arī izaicina un atspoguļo gan to, ko tu darīji, tāpēc bija tādas sekas. Lūk, tik tālu par treneri, bet te jau ir arī par coachingu. Coach ir arī šāds cilvēks, kas ir blakus, jebkuram cilvēkam, kurš izmanto šo pakalpojumu, izvēlas izmantot, jo tā ir tāda psiholoģiska atbalsta forma vai veids, kur sadarbībā ar coachu es varu nonākt pie sev vēlamā rezultāta. Un tikai sev vēlamā rezultāta. Nevis kā maniem kolēģiem, manai vadībai vai mājās kāds, kurš varbūt vairāk sasniedz, varbūt vairāk naudu pelna. Ja? Sev atbilstoši. Psiholoģiski atbalsta veids, kas ļaut paaugstināt manu apzinātības līmeni, manu potenciālu, manus resursus apzināt. Ja? Šāda te definīcija par coachingu. Coach ir arī cilvēks, kas palīdz ieraudzīt tavus mērķus, kas palīdz nodefinēt mērķus. Ziniet, kā reizēm ir? Mēs ejam pēc ne tā mērķa, mēs ejam pēc sveša mērķa, un tāpēc arī buksējam tā realizācijā.
Tas palīdz arī realizēt manas vēlmes, manus arī strateģiskos plānus izstrādāt kopā ar coachu ir iespējams. Coachings ir gan iespējams risināt ir mājas jautājums vai ģimenē kaut kādi jautājumi un arī darba jautājumi. Redz, kur ir divas sadaļas, ja? Coachings ir par mājas dzīvi un par darba dzīvi. Nu, piemēram, es esmu arī supervizors, tur mēs risinām tikai darba jautājumus. Un kopumā, ziniet, kas notiek? Tad, kad es izēju šo coaching procesu, un tiem, kas gribēs kaut vai tās dažas metodas, ko rādīšu, pamēģināt, mēs sākam uzņemties atbildību par savu darba dzīvi, par savu dzīvi, par to, ko es saku, ko es daru, ko es nedaru. Tas būs tas rezultāts. Dažādi coaching veidi. Padomājiet, nerakstiet nekur, padomājiet priekš sevis. Kurā dzīves jomā tev šobrīd ir vajadzīgs atbalsts visvairāk? Dzīves life coach ir personīgās izaugsmes coach, ir biznesa coach, transformācija, karjeras, labbūtības vai veselības, līderības coach, ja, biznesā ļoti noderīgs, komanda coach arī darba vidē ļoti noderīgs komandā. Coach strādā, kur komanda arī strādā pie kopīgiem mērķiem, stratēģijas. Finanses, nauda, vai ne? Esat noteikti pamanījuši arī tādus. Un konflikta coach arī ir. Lūk, šāds plašs spektrs ir, ko coach var darīt, un katram var būt sava niša, viņas var būt apvienotas. Ja? Padomājiet priekš sevis, kurš tev šobrīd būtu palīdzošākais. Nav jāraksta, tikai padomāt. Arī tie ir veselīgi jautājumi. Laila jau minēja, no 23. gada ir oficiāls nosaukums spējraisis, izaugsmas veicinātājs ir spējraisis, un spējraise ir kā domāšanu veicinoša, radoša, iedvesmojoša treniņš vai process, kas sekmē individu personiskās vai profesionālās potenciāla attīstību. Tā kā, lai jūs arī zinat, ja šādu vārdu dzirdat, tad tas ir par coachingu. Redziet to līniju no šodienas, ir mums 5.11. šodien. Un coachings ir kā no punkta A nokļūt uz punktu B, tā pavisam vienkārši sakot. Ko es gribu šodien un kad es to gribu? Man ir uzlikts nākošais gads 12 mēneši. Jūs varat tagad iedomāties, kur tu esi darba ziņā 12 mēnešus no šodienas. Kas ar tevi notiek? Un, iespējams, tur ir mērķis parādās, ko es gribu darīt, bet es vēl nezinu, kā tur nokļūt. Un tādēļ ir tāds speciālists kā coach, kas ir mācījies, un es arī pastāstīšu šī webināra beigās, kas tur ir jāmācās, cik ilgi jāmācās, un vispār kādas ir iespējas, un kādas iespējas tieši metakoču skolā to darīt. Un tad ir uzdevumi, ko veic kopā ar coachu. Coach atbalsta. Coach ir neitrāls, nekad neteiks. Tagad tev jādara šādi. Klausieties, jums kāds coach to pasaka, tas nav coachings. Uzmanīgi klausīties. Es pati biju ilgus gadus vadītāja, un man kā vadītājai ar to klausīšanos, tā kā es sāku studēt supervīziju un coaching, bija diezgan pagrūti. Ja? Es nezinu, ja jūs arī esat vadītāja dinamiskā darba vidē. Ātri runājam, ātri domājam, šitā viss notiek. Visu laiku un ātri. Un tad jāmācās bija apklust, un tevi klausīties un sadzirdēt, ja? Vai jebkuru klientu klausīties, sadzirdēt. Tas ir izaicinājums, ticiet man. Un coach uzdevums arī ir izaicināt uz jaunām atklāsmēm. Es neiedomājos, ka es to mērķi šādi varu sasniegt. Tikai caur vienu jautājumu coach uzdevu, un es to iedomājos. Man ir jaunas idejas, ja? Tāda aha momenti var parādīties. Un stimulē pašizglītošanos un apzinātību. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem arī, ko coachings dara. Tas viss notiek konfidenciālā un drošā vidē. Ļoti nozīmīgi. Par to konfidencialitāti, tā lai jūs iedomāties, kas nav ar coachingu saistīti, kas nav izmēģinājuši. Pie manis, kad vadītāji nāk, viņi saka, šī ir mana drošā vide. Šī stunda man ir drošā vide, kur es varu būt kāda esmu vai kāds esmu. Un runāt, kā ir īstenībā. Jo tur ārā man pirmkārt nav laika, un otrkārt, es tur nevaru visu stāstīt. Ja? Tādēļ šim ir ļoti svarīga lieta konfidencialitāte. Un ko daram coachingā? Mēs ar jautājumu palīdzību noskaidrojam. Jūs arī dabūsiet tūņās, rādīšu jums jautājumus, bet jums nebūs šis cilvēks blakus, speciālists coach. Jūs paši sev uzdosiet jautājumus. Atbalsta virza, bet nedod padomus. Un coach ir tas, kurš atbild par procesu. Atbild, kādus jautājumus uzdot, kāpēc tieši šādā kārtībā, tur ir struktūra, cilvēki ir mācījušies,
Mūsu skolā vai metakoču skolā ir 370 stundas jāmācās, tā lai jūs saprastu. Ja? Tā kā tas nav tāpat pajautās kaut ko. Un par ko savukārt jūs atbildētu, ja nāktu pie manis vai pie Lailas vai jebkur citu koču, jūs atbildētu par to, ko jūs stāstat, nestāstat. Kādus jautājumus gribat risināt, kādus mērķus gribat uzstādīt. Un vēl koči izmanto tiešām tādu struktūru un metodus, un tās var būt dažādas. Nu tā, tik tālu par coachingu. Ieliku dažas bildes uzskatāmi, lai padomātu, kas coachings nav. Kā jums šķiet, Laila, kā tev šķiet, par ko šis ir? Kas nav coachings? Kam ir idejas, uzrakstiet arī čatā, lūdzu. Kā tev šķiet pēc bildes, par ko nav coachings? Nu, Laila. Man izskatās šī bilde par tādu izrīkošanu, teikšanu, ko darīt, un padomu došanu. Jā, dari tā. Jā, un ne savādāk, ja? Jā. Nekomandē, tieši tā. Nu, komandēšana, redzi, rasa skolotājs raksta. Nu, tas skolotājs būs šeit. Tā tad, ja būs tas, tad būs tas un šāda formula, un pēc tam šādi jārīkojās. Kauč uzdos jautājumu, un ko tu jau zini, un ko tu vēlētos uzzināt, un ko tu jau darīji par šo tēmu. Ja, tur pilnīgi cita pieeja. Kā jums šķiet, par ko ir šis? Ziemassvētki tuvojās. Coachings nav par ko? Laila. Par brīnumiem. Zini, kā reizēm ir par brīnumiem. Reizēm patiešām klients aiziet, viņš saka, klausies, es neiedomājos, ka es šitādu ideju atradīšu. Reizēm ir par brīnumiem. Jā, kādas jums ir idejas, par ko nav? Nu, par ko? Nesola pasakas, jā. Jā, tieši tā. Zini kā, un nav arī nav par tādu pļāpāšanu, pasapņošanu, nu, tādu tukšu gaisu, nezinu, kā to saka, malšanu, ja? Tādu visu laiku pa gaisu vien mēs arī sapņojam sesijās, ja? Bet tas nav tādā brīvi plūstošā formā, un pēc stundas tu ej prom, un klausties, vēl naudu samaksā, ja? Nu, diez vai tu būtu laimīgs. Coachings ir par struktūru un par darīšanu. Man ir ideja, es īstenībā redzat, murčkulis vēl viens kreisajā pusē, un tad sākam ar coachingu, vai jūs ar pašcoachingu jautājumiem risināt kaut kādas lietas. Un beigās ir darīšana. Katra sesija, katra saruna, viņai ir jābeidz ar kaut kādiem darbības soļiem. Lūk, šo, man liekas, tas ir viens no coachinga lielākajiem, kā es redzu, iegūmiem. Tas strādā vai tas nestrādā, tie, kas zina un piedzīvojuši coaching, jums ir savējais, ko šajā vienā kvadrātiņā ierakstīt. Bet šeit ir apkopots, ko teica metakoču skolas mūsu studenti. Kā tu zini, ka coachings strādā? Nu, te ir daudz, es visus nelasīšu. Jo tas palīdz pārredzēt iespējamos klupšanas akmeņus un rast motivāciju. Jo tiek sastādīts tāds plāns, kas attiecīgā brīdī tev ir nepieciešams. Atcerieties, es teicu, ka es tādu mērķi paņēmu tikai tāpēc, ka kolēģis ar tādu paņēma, un viņam baigi labi izdodās. Nē, tev, konkrēti tev. Coaching strādā, jo tu sāc strādāt pats. Šis ir ārkārtīgi svarīgi, jo reizēm noder tāds cilvēks, ko tu tiecies reiz 2 nedēļās, un tavu mērķi sāk sasniegt ātrāk nekā, ja tu viens pats to darītu. Kā man patīk? Coaching strādā, ja es gribu, tas nozīmē, ka es varu. Ja? Un pašās beigās man ir tāda sistēma, gribu, varu, daru, kur es jums padalīšos, kur ar jautājumiem var iziet cauri un tik līdz darīšanai. Jo metodes ir pārbaudītas, tās ir ne tikai pārbaudītas, parādīšu vienu superīgu grāmatu, ko Laila sarakstīja ar kolēģi Joannu, kur ir ļoti daudz metodas. Tās ir izstrādātas uz kaut kādiem, nevis kaut kādiem, bet pētījumiem, autori ir ilgi pētījuši, un tāpēc viņas ir radušās. Tātad par paškočingu. Paškočings. Pats. Es pati pats. Ja? Pats vai pati kaut ko ar sevi daru. Sanāk tā. Redziet, es jums sākumā jau palūdzu paņemiet lapu vai kladi un pildspalvu. Ja? Un jūs aicināju jums pierakstīt vienu kaut kādu problēmu, jautājumu, izaicinājumu. Un tas ir tas sākums, kur es apsēžos, paņemu laiku sev, mierā, klusumā, un sāku par sevi, savu dzīvi, darba dzīvi domāt. Un tā ir tāda personīgās attīstības pieeja, izmantojot coaching pieeju, kurā tiek izmantotas gan metodas, gan tehnikas, lai es veicinātu vārdu pašizaugsmi. Mēs daudz zinām, bet arī pašcoachings tad būs, kas
dos artavu šai te pašizaugsmēji. Paškočings ir arī dod ieguvumus, kur sākumā varbūt nejutīs. Arī šodien jūs izpildīsiet kādu no mini metodēm, ko rādīšu. Un, jā, it kā ir, bet kad to ar laiku iemācīsies, un jau es, piemēram, galvā vienkārši kaut kur eju vai daru, man ir jautājums, es izēju cauri 4 soļiem, man paliek vieglāk, samazinās uzreiz raizes, kā tur būs, nebūs, un tad tie ieguvumi parādās tikai ar laiku. Un jā, to var darīt jebkurš bez koča. Sāksim ar pirmo metodi. Pirmo metodi gribēju jums tādus vitamīnus iedot. Un pirmā metode ir tāda, kad ir rudens, un rudens mums ir ar rudens depresiju nāk virsū. Kuram, protams, jā, bet tas ir arī, ko es jūtu, un tāpēc reku pirmā lieta. Uz tās lapas uzrakstiet 5 lietas, kas tev foršas darbā. 5 lietas, kas tev foršas darbā. Es jūs atstāšu, es runāšu tālāk, bet jūs uzrakstat, vismaz 3, lai būtu. Mēs ar Lailu arī padalīsimies, jo visums, lai dzird, ka mums arī ir kaut kādas foršas lietas darbā, Laila. 2 nosauksim, labi? Padalīsies, kas tev ir, ja tu rakstītu šo metodu, ko tu uzrakstītu pirmajā tās solī. 2 foršas lietas darbā tavējā. Jā, kas man ir foršas darbā? Man ir forši kolēģi. Tiešām fantastiski cilvēki, motivēti uz zinātnē klienti. Vēl man darbā ir labs ienākums, iespēja darīt to, ko es protu, māku darīt, iespēja darīt arī jaunas lietas. Man tur daudz kas nāk. Es tev 2 pajautāju, tu man 4 jau fiks uzskaitīji, kas jau ir rādītājs. Lieliski, tev darbā ir daudzas foršas lietas. Kā mēs saprotam foršas? Tās, kas man patīk. Man patīk iet uz manu darbu. Man ir forša lieta, ka es daru to darbu, ko es patiešām mīlu. Man tas sagādā enerģiju. Un jā, nevienmēr viņi ir tāda augsta enerģija, ja? Kā jebkuram cilvēkam. Bet man tas ir svarīgi, jēgpilns darbs. Otra lieta, es varu izvēlēties pati savu laika grafiku. Es varu izvēlēties, ar ko es strādāju, ar ko es nestrādāju, ja? Un vēl daudz citas lietas. Klau, kad ir šovakar sarakstīts 5 lietas, kas man ir foršas darbā, tad tā lapa tiek piesprausta, kurš viņu liek pie ledusskapja vai savā darba vietā pie sienas, un katru dienu pieraksta vēl vienu lietu klāt. Ja? Rītā parādīsies viens superīgs cilvēks, ko tu satiksi darbā, vai klients, vai tas būs sadarbības partneris, jums bija forša saruna, bonusu saņemsiet, varbūt uzzinājāt, pierakstiet klāt. Kāpēc vitamīnu metode? Oficiāli viņi saucās 5+14 metode, ko es sen atpakaļ izdomāju, bet tādēļ, ka uznāks tāds čābīgs moments, ka liksies, ka viss ir slikti .lv. Tad vienkārši viņu izlasīt un paskatīties, kāda resursa tev ir. Tā ir viena lieta, kā viņu izmantot. Un otra lieta noteikti esat dzirdējuši par to, kā vakarā skaitīt, ejot gulēt vai pateicības. Varbūt pierakstīt, varbūt pa dienu nākot no darba skaitīt kaut ko, kur es pateicos par. Tad šis būs sarakstīns, par ko tad pateikties. Tad 2 funkcijas sanāk. Paldies par vitamīnu bildi. Jā, lūdzu, ņemat par labu. Ejam tālāk? Ejam tālāk. Par iegūmiem, redziet, paaugstinās pašapziņa un pašatklāsme. Es sāku par sevi domāt, es sāku par savu darbu domāt. Redz, ko izrādās, man īstenībā ir darbā daudz foršas lietas, ja? Kaut arī šodien īsti nebija laba diena. Bet ja tā padomā, lielāka pašefektivitāte un motivācija man parādās tikai tāpēc, ka es ieraugu, kā es varu sākt lietas risināt, darīt, mērķus sasniegt. Man tā motivācija aug lielāka. Atcerieties to augu, ja, ko laistīs, tas augs. Drusciņi sanāca, super, es varu vēl vairāk. Un arī prasmes mērķus uzstādīt un risināt lietas, lai es līdz tiem mērķiem nonāktu, var uzlaboties. Kāpēc stresa samazināšana 4. punkts? Varbūt sākumā jau minēju, ka ja man nav skaidrība, neziņa, tas viss rada stresu, trauksmi, raizes. Bet ir problēma. Izaicinājums, ko mēs definēsim, parādīšu kā par savu mērķi. Man ir skaidrība. Šeit, jā, ir grūti, bet es zinu, ko es darīšu. Un tajā brīdī par šo tēmu samazinās arī stresa līmenis vai stress. Jo es stresoru sāku samazināt.
un emocionālās inteliģences attīstīšana, īpaši, ja tās ir kaut kādas metodes par emocijām. Šādi ir ieguvumi. Šis ir tā skaistā bilde. Šo varētu likt kā priekš sevis tādu mērķi. Ja? Paskatieties, tur tādas trīs kastes. Nevar saprast, kuru ņemt, kuru darīt, ja mēs tā metaforiski skatāmies. Bet dzīve jau ir pilna dažādiem izaicinājumiem, kurus nezinu, kur iet, ko darīt, kur braukt, kāpēc tieši šeit es gribu, kāpēc tieši darbā šo projektu es gribu ņemt. Ja? Tās izvēles. Un reizēm ir visa kā par daudz. Overwhelmed man nāk angliski. Ja varat man iztulkot latviski, lūdzu, uzreiz nenāk uz sitienu tulko šis vārds iztulkot. Man ir visi kā pa daudz. Un tāda pamazām metodas izmantojot, ir pēc tam ķeksīts, un arī samazinās stresu. Un es esmu izdarījis lietas, mērķus sasniedzis. Ja? Šeit drusciņi pirms mēs pie metodēm, tūliņ būs metodas, viena pēc otras. Taču zinām, ka ir labi kaut kādas lietas darīt, tad mēs viņus apņemamies darīt, ja? Un mēs kaut ko gribam arī darīt, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un te ir tas sarakstīns, kas parasti varētu būt, ka man gribas darīt. Es gribu dzīvot veselīgāk. Es gribu dzīvot ilgāk, tāpēc es gribu dzīvot veselīgāk. Ja? Es gribu mazbērnus piedzīvot, es gribu piedzīvot, kā viņi izaug, es gribu redzēt, kas nākotnē notiek. Un šīs viss ir tādas manas vēlmes, ja? Kāpēc es vispār gribu kaut ko mainīt savā dzīvē. Skatieties, vēl viens ir citi dara, es arī tā gribu. Kāpēc nē? Ja? Man jāuzlabo veselība, tāpēc, ka es jau esmu ielaidusi savu ķermeni, piemēram, arī tas var būt motivators vai vajadzība darīt. Es daru to, kas man patīk, arī var būt motivācija. Man patīk apziņa, ka es sev daru labu. Tas arī mēs tuliņ pa mērķiem runāsim tavējiem. Man patīk, darot man rodas enerģija, un vēl tas padara manu dzīvi jēgpilnāku. Un šie varētu būt tie iemesli, kāpēc mēs vispār kaut ko daram. Jā, Viktorija, paldies! Pārsātināts, overwhelmed. Un reku vēl viena motivācija. Es esmu tik pārsātināta, visa mana galva ir pilna ar visu kaut ko, ka es gribu sākt jau pa soļiem viņu šķetināt, ko man darīt, lai tas mazinātos. Te es ieliku, redzēt, melnajā aplī rakstīts, padomā, kas tev jādara, bet nesenāk pieķerties šobrīd, šajā nedēļā. Mums nedēļa tikko sākās, bet varbūt šajā mēnesī padomā vienu lietu. Tev ir jādara, bet nesenāk. Tu pat apņēmies, bet nesenāk pieķerties. Man tāds ļoti sievišķīgs, kas man nesenāca pieķerties, bija skapi sakārtot. Un kādi iemesli ir? Tas ir grūti. Man nav laika. Pamēģināju, nebija rezultāta. Tā nav mana vērtība. Kārtība nav mana vērtība, līdz ar to nekārtošos. Tagad savējo piemēru paņēmu, bet es to aicināšu jums par sevi padomāt. Vieglāk nedarīt, nekā darīt. Klausieties, tas ir viens no populārākajiem punktiem. Reāli ir vieglāk nedarīt, nekā darīt. Slinkums vienkārši. Lai gan mēs no psiholoģijas viedokļa zinām, ka slinkumam apakšā ir ļoti daudz dažādu iemeslu. Tas jau ir rezultāts. Tas jau slinkums, mēs viņu tā pazīstam ar vārdu slinkums. Disciplīnas trūkums. Ir cilvēki, un es viņus abrīnoju, kam ir milzīgas disciplīnas, tāds pilnīgi režīma cilvēki. Es tādu neesmu, tāpēc es visu abrīnoju, ja? Gribu, bet iekšēji resursu trūkums, spēka izsīkums, vairs nav spēka. Es gribu, es apņemos, ka es darīšu, jā, bet man nav laiks, nav spēks. Un tad arī klāt ir fizisks, mentāls nogurums vai stress ļoti liels. Un pēdējais, es tā kā daru, es neredzu rezultātu. Uzrakstīsiet tagad gan no 1 līdz 10. Tas, ko tu apņēmies, ir kaut kādi tipiski iemesli, kāpēc mēs to nedaram. Tu apņēmies, bet nesenāk. Kurš no 10 punktiem ir tavējais, par tavējo domājot? Kurš no tiem ir tavējs? Iespējams, viņš tur nav, tad uzrakst čatā. Un pārējie čatā uzrakstiet, kurš no cipariņiem ir tavējs, 1 līdz 10. Nav jāraksta, ko tu apņēmies. Es neprasu, tas ir jūsu privāts, ja, pagaidām. Jūs varat par sevi domāt tikai. 1, 9. Aha, 2. Lai 2. tavējais? Nav laika.
Jā, kā mums patīk. Jā, 7, 10, 9. Es mēģinu vidēji aritmētisko, nesanāks laikam. Ir gan 2, nav laika. Jā, 9. ir fizisks, mentāls nogurums, vai ne? Ir arī 1, tas ir grūti. 7. Redziet, mēs pat nezinot, kas jums tur ir. Vistipiskākais mēs sakam, nav laika. Man prieks par tiem, kas pa godīgu uzrakstīja. Man disciplīnas vai gribas spēks trūkums 7. Klau, parunājam par to nav laika. Tā nav tēma šodien, bet tā iedomājas. Es arī sev saku, nav laika. Es jau arī tāpat ar jums kopā arī šobrīd par sevi domāju, tos jautājumus, ko jums uzdod. Mans tas ne problēma, bet izaicinājums ir manējis. Man ir daudz grāmatas, ko es nopirku, gribas lasīt. Viņu ir tik daudz, ka nesanāk viņas lasīt, bet es gribu redzēt, es apņemos. Tad es saku, nav man laika. Un tad es pa godīgo sev pateicu, nē, tā nav tava prioritāte. Ir citas lietas, ko es izvēlos darīt. Nu tā. Bet reizēm ir pilnīgi skaidrs, ka tiešām nav laika. Paldies, paldies, paldies. Redz, ka jau padomājāt, kur jūs esat ar šo jautājumu. Ejam tālāk. Te būs, iespējams, kādam noder pēc tā, ko jūs tikko uzrakstījāt. Iespējams, tas nav tavs mērķis vispār. Un tāpēc negribas darīt. Tev nav motivācija, nav īstā motivācija. Ja? Viena ir motivācija, ka mēs tādos ar pluszīmi uz pozitīvu ejam. Viena ir motivācija no, tā kā bailes saslimt, tāpēc es daru to un to. Man nav disciplīnas, gribas spēka, viņš vienkārši man kā, manai personībai tas nav raksturīgi. Es esmu tik radošs cilvēks, tas nav par mani, un es to zinu. Bet reizēm ir tā, ka es to zinu, bet cenšos, lai es būtu disciplinēts. Nav apbalvojuma sistēmas, tad man nav kaut kāds apbalvojums, tad, kad mēs mēģinām jaunus ieradumus veikt. Garlaicīgi, vienkārši es daru kaut ko, bet tas man nerada prieku. Tās lietas foršāk veicās, ja man tas sagādā pozitīvas emocijas. Sestais būs, tam vispār nav vietas manā dzīvē šobrīd. Man nav jaunam nekam laika, es gribētu mācīties. Un tā kā mēs ar Lailu pastāstīsim par coaching mācībām, ja, šajā skolā, kas notiks janvārī. Gribās, bet man nav laika. Vai arī man nav, kā lai pasaka pareizāk, galvā nav vietas, kur tos jaunās zināšanas ielikt. Redziet, un tāpēc ir prioritātes. Cits man ir mazi bērni, bet tad, kad bērni paaugsies, tad es varbūt tieši mācīties vai strādāšu citu jaunu darbu. Man nav skaidrs darbības plāns, apjukums. Un šim punktam pilnīgi noteikti jums derēs turpmākās 2 metodas noteikti. 9. es neesmu rutīnas cilvēks. Ja? Ja mēs paskatāmies sociālos tīklos, jebkuros, tur tik daudz padomi un tik daudz skaistas bildītes un tik daudz ieteikumi, kā ieviest veselīgu rutīnu no rīta, ko darīt, kā darīt, redzēt siltu ūdeni ar citronu vai ar mēdu, kā nu kurš. Un, es 2 reizes izdaru, 3. reizi vairs nē, jo nav tak uzreiz rezultāti, vai ne? Paškontroles trūkums un stresa izdegšana. Un šis pēdējais ar lieliem burtiem tikai tāpēc, pirmkārt, tā ir tēma, kas aizvien paceļās vairāk. Un tā, lai jums ir izdegšana, un jūs ļoti gribat kādu mērķi sasniegt, tad vienīgais pie izdegšanas, kas ir jādara, pa sevi jāparūpējas un jāmeklē atbalsts. Nevis jāstāda augsti mērķi, ko gribas sasniegt. Pa tiem mērķiem, šī smuka bildīte ar puisīti. Mēs tur katrs varētu tajās trepas apakšā stāvēt. Un tagad jūs varētu ar to savu problēmu, izaicinājumu, ko pierakstījāt, arī domāt tā. Baigais jautājums, kā es tikšu līdz risinājumam, nezinu. Un atbildi jau ir ļoti vienkārša. Šitā, ja? Ka viņu sadala solīt pa solītim, tad ir daudz vieglāk. Un es te paņēmu vienu piemēru ļoti populāru. Es gribu ēst veselīgāk vai dzīvot veselīgāk. Jā, varbūt ļoti dažādi tie mērķi un dažādas tās metodas, kā to darīt, bet es gribu attēlot vēl bez coaching metodēm, te vienkārši tāds soli pa solim loģiski, ko ir iespējams darīt. Atcerieties, nevis nav iespējams, bet ko ir iespējams darīt. Pirmais, ja mans mērķis ir gribu ēst veselīgāk, man liekas, ja mēs jūs klātienē redzētu ar Lailu, kad es jums pajautātu, gribu ēst veselīgāk, visi mātu ar galvu. Vismaz es arī, bet vienalga kaut kāda konča tur iesprūst kaut kur pa vidu. Pirmkārt, es noskaidroju, priekš kam man šis mērķis, ko viņš man dos. Un šis ir pirmais jautājums, ko arī jūs varat jau tagad uzdot par savu to izaicinājumu, ja tas tiek noformulēts par mērķi, ko tas tev dos.
Otrs ir vieglāk, ja es atrodu otru cilvēku. Piemēram, mēs ar Lailu sarunājam, ka mēs ēdīsim veselīgāk. Mēs tur dalāmies ar receptēm, un tad nedēļas beigās sazvanamies, kā tev gāja, kā man gāja. Motivācijas partneris. Pateikt skaļi to un publiski, tas tā ir psiholoģiski strādā. Ieliekam postu, es no šī brīža ēdīšu veselīgi, un jūs droši sūtat man receptes. Atcerieties, meitenēm bija kleitas vai svārkos. Vesels mēnesis bija jāsteigās svārkos vai kleitās. Kurš atcerās, uzrakstiet man. Un tas patiešām, ka viss nu, apņēmās un to mēnesi arī nostaigāja. Es vienkārši atceros, bildes bija kaut kur. Tālāk ir, ja ir kaut kādas lietas, nu, piemēram, par snekiem, šis ir ne man tikai, tie ir varbūt čipši vai vēl kaut kas. Es vienkārši to vietā, tur, kur viņi stāvēja, tie sneki noliek burkānu saistīti, nu, kas ir mazie burkāniņi piemērs. Tā kā drusciņi sevi apmānu. Un vēl ko mēs varam darīt, mēs varam nepirkt to, no kā es cenšos atteikties. Es vienkārši nepērku tos čipšus. Un te vajag to disciplīnu, kas mums daudziem pietrūkst. Vēl ko es varu darīt, atzīmēt kaut kur vizuāli. Kalendārā ir tik daudz visādi nopērkam, šobrīd motivējoši kalendāri, kur es varu atzīmēt lietas, cik dienas es izturēju. Un tas uzreiz man motivē, lai vairāk izturēt. Un kas vēl pēdējais? Jādara pārliekam uz es gribu izdarīt. Lasīju vienu paškoučingu grāmatu, vienu no zināmajiem autoriem, kur viņš teica tā: iedomājies, ka tev šodien jau ir viss, ko tu gribi. Vienkārši iedomājies un padzīvo ar to domu. Un kaut kā tad sāk atkrist ar laiku tādas nevajadzīgas vēlmes. Lūk, solīt pa solītim, paskatīties, ko es varu darīt, nevis domāt, ko es nevaru darīt. Coachings ir par atbildības kā rezultāts un tādas patstāvības arī veicināšanu. Un paškoučings ir par to, ka es varu arī strādāt bez kauča. Būs vieglāk tiem, kas kaut dažas reizes būs pie kauča aizgājuši, tas gan. Un tāpēc esam pie tās sadaļas, ko un kā darīt. Te vēl viena citādi gribēju padalīties. Es klausos un aizmirstu. Ja jūs nerakstat, ja jūs čatā kaut ko neuzrakstat, vienkārši tā blakus paralēli, varbūt kāds vakariņš šobrīd taisa un ar vienu ausu klausās, viss der. Bet es klausos un es aizmirstu, es redzu un es iegaumēju, un tad, kad es daru, tad es saprotu. Man ļoti patīk šis teiciens, tāpēc, ka coachings atcerieties par darīšanu. Un tamdēļ aicinājums. Es iešu pa soļiem cauri un varbūt došu kādu savu piemēru. Un jums es aicinu uzrakstīt, ja nav iespēja šobrīd rakstīt, padomāt līdz ar mani, kamēr es runāju. Emocionālās labbūtības veicināšanai te jau ir vārds par emociju un labbūtību. Tas nozīmē, ka bieži vien mēs darām lietas, ko mēs negribam, un mums pienākums viņas liek darīt. Mēs darām. Bieži vien mēs gribam, bet nedaram. Un atkal kaut kas sakrājās, un manī sāk rasties stress, tāpēc, ka ir tik daudz lietas, ko es gribu, bet nedaru. Un tad ir lietas, ko es galīgi negribu, bet daru. Un atkal kaut kāda pretestība parādās iekšējā. Un šī metode palīdz izejot cauri, priekš sevis vismaz izkristalizēt, kas ir tas, kur es esmu ar šo darīšanu. Tā, pamēģināsim kādu piemēru. To izdomāšu, jūs savukārt par sevi domājat. Nekur nekas nav jāraksta pagaidām. Ko es gribu un ko es daru? Lēlis, varēšu tevi paņemt, kā piemēru, arī kopā ar mani padomā. Es tagad savēju, tad tu savējo, vienkārši, lai cilvēki dzirdētu vairākus piemērus. Ko es gribu un es daru? Šo darbu es gribu un daru. Apzināti izvēlos tieši šo darbu. Kādreiz es strādāju algotu darbu kā vadītāja, bet šobrīd es izvēlos strādāt šo darbu. Lēli, kas ir tev gribu un daru? Zinu, kā es varbūt paņemšu kaut kādas tādas mazas lietiņas, lai ir salīdzinājumam. Tas, ko es gribu un daru, es taisu tiešām kvalitatīvu pusdienu pārtraukumu. Tad, kad es veltu veselu pusotru stundu, man ir pārtraukums, veltu sev, nezinu, kaut kādām muļķībām, ēdu, paskatos kādu video, paguļu, atpūšos. Tā kā to Atpūties. un to daru. Atpūties. Klau, gribu, bet nedaru. Mums ir sadaļa. Pārējie arī domājat, kas ir tas, ko tu gribi, bet nedari.
Nu tā es gribu vairāk tieši sportiskas nodarbības, bet nedaru, daru rētāk, bet gribu gan. Un sen jau gribu, ja? Šitā man sanāca, kas tev vēl? Man arī tas pats ienāca galvā. Es gribu divus spēka treniņus nedēļā. Gribu jau sen un sen nedaru. Atcerieties, vai mums jāmetās kopā, vai kas šī jādara no serijas. Labi, domājam tālāk. Negribu, bet daru. Man pavisam būs sīks piemērs. Man šausmīgi nepatīk mazgāt traukus. Domāju, tas nemazgāju. Nu, ja vīrs piekrīt, viņš mazgā. Lai kas tev ir? Negribu, bet daru. Zini kā, ja runā par darba lietām, tad es negribu darīt kaut kādus administratīvos darbus, bet es viņus daru. Mhm. Un pēdējais tāds, kur reizēm ir ilgāk jāpadomā. Es negribu, bet es arī nedaru. Ko mēs negribam un izvēlamies nedarīt, un viss kārtībā. Es negribu šito un arī nedaru. Es negribu un nedaru. Es, piemēram, nestrādāju algotu darbu šobrīd. Ja? Man ir savs uzņēmums, strādāju savā uzņēmumā. Nu, piemērs tikai. Kā jums pārējiem iet, padomājiet un piefiksējiet vai pierakstiet. Kas tev vēl? Negribu un nedaru. Pat grūti pateikt. Negribu slaucīt putekļus un neslauku. Pastāv, šis superīgs piemērs. Es audzinu savu perfekcionistu, ja? Jo kādreiz, ne, šis godīgi pa mani, es ritīgi kādreiz nevarēju izturēt. Tagad tā paskatos, nu, lai viņi tur ir. Salākšu pēc tam. Man vienu brīdi bija tā, ka man bija, šobrīd man bija šim pamainījās, es, piemēram, tur dzīvokļa tīrīšanu uztveru kā atpūtu. Tas ir nu, kaut kas pavisam citādāks, ko es daru ikdienā. Bet agrāk man bija šīs moments, kad man dzīvokļa tīrīšana bija pie negribu un nedaru. Un, kā es biju atradusi veidu, kā to nedarīt. Es brīnos, ka neviens vēl man nav uzrakstījis pie šitā, ko es teicu, Evī, nopērc iRobotu vai kādu tur to robotu. Ja? Paldies, ja kāds padomāja. Klau, paldies tev, liels. Padomājiet par šiem 4 jautājumiem. Un tagad, lai mums sakrātos vairāk piemēri, gribu, bet nedaru. Iemetat čatā, lūdzu, kas tavējais atradās. Gribu, bet nedaru. Bet gribās, bet nedaru. Mēs te godīgi ar Lailu parunājām. Jā, paldies, Inet, paldies. Līdz arī robots. Uz baseinu braukt regulāri. Jā, ko vēl gribu, bet nedaru. Un skatieties, es taču skaidri apzinos, ko es gribu, ja? Ko vēl? Iet laicīgāk gulēt, jā, Marija. Sveikā. Neskrienu. Jā, gribās vakaros. Nenašķoties. Aha, nenašķoties, bet našķojos. Vingrot gribas. Gribu, bet nedaru. Un es pielikt klāt pagaidām. Iespējams, ar nākošo metodu kaut kas pamainīsies. Jums nu ne uzreiz, bet pagaidām. Pieliekot klāt, neliekas tik bezcerīgi. Gribu, bet nedaru. Un tas varētu rasties kā jūsu mērķis. Es gribu. Redz, ko Laila jau teica, vairāk. 2 Laila teica spēka vingrinājumus vai spēka kaut kādus nodarbības, vai ne? Sportošana nedēļā. Un redz, ka jau var būt mērķis. No tā, ko es gribu, bet nedaru, rodas ļoti brīnišķīgi mērķi. Un tāpēc, reku ir jautājumu sadaļa, gribu, varu, daru, kur izejot šiem jautājumiem cauri, es jau varu sākt saprast, ko man darīt. Un reku ir pirmais, ko es gribu. Lailas piemērs ir, es gribu 2 reizes nedēļā, redziet, 2 reizes, un nedēļa parādās, jau ir kaut kas precīzi šajā mērķi ielikts iekšā. Iet uz sporta nodarbībām. Laila, iekšpusē vai ārpusē? Ārtelpās, iekštelpās? Iekštelpās. Iekštelpās, ziema nāk, ja? Vēlams neejot ārā no mājām. Tātad online, ja? Kāds tev mācīs? Jā. Un reku vēl precīzāks parādījās Lailas mērķis. Paldies tev par tavu mērķi aizņēmāmies. Kas man tam ir nepieciešams? Jautāju tālāk. Un te parādās, un ja es tā pa godīgo parunāju, kas man tam patiešām ir nepieciešams. Ne tikai laiks. Nu, tur sporta tērps te varētu būt. Man patiešām ir nepieciešama varbūt kaut kāda iekšēja motivācija vairāk. Kas mainīsies, kad to iegūšu? Uzdot sev jautājumu un atbildi pats sev vai pati. Un jau esam kaut ko atšķitinājuši, domājot par to, ko tad es gribu, un tas būs mērķis. Ko es varu? Tad mēs par resursiem skatāmies.
Kāda ir manas iespējas, ko es varu darīt? Tā, lai atkal atgriežoties pie tevis, internets ir, dators ir, tik jāatrod, kurš to pasniegs, vai ne? Man tur ir, tas ir, man tur tajā. Tā ir tikai aizberga augšējā daļa. Man vislielākā problēma šajā ir laiks. Nu, tā kā man tur sākumā jāskārto mērķis ar laika atrašanu, un tad sekos šis. Jā, bet ja mēs tā hipotētiski, ja tu gribas, klausies, būs nākošā metode ar šķēršļiem, šito paturu vēl. Jā, bet ja es gribu, kādi resursi ir, kādi man ir vajadzīgi, īstenībā resursi, lai es ieietu internetā un papētītu, kurš tad var to man parādīt, šos te vingrinājumus, pie kura man vērsties un griezties. Ko es varu darīt pati? Jūs par savējo, mēs te Lailas mērķis aizņēmos, ja? Bet jūs par saviem mērķiem domājat ar visiem šiem jautājumiem. Tad, kad es izpētīju resursus, sapratu, priekš kam man tas vajadzīgs, es varu sākt domāt, ko es precīzi darīšu, kāds ir mans darbības plāns. Es jau minēju, atvērt datoru, tagad webinārs beigsies, varbūt tur vakariņas jāpēd, un tad veltīšu 10 minūtes, lai pameklētu, kāds tas varētu būt, nu, es nezinu, vai no fizioterapeits vai kaut kāds speciālists, kur es uzrunāšu rītdien 10:00. Redziet, atkal konkrētību pielikt klāt. Kas notiks, ja neko nedarīšu? Laila provokācija. Kas notiks, ja neko nedarīšu? Jautājums ir tev. Nu, kas notiks? Es pa sevi varu teikt. Nu, kas notiks? Pirmkārt, es būšu neapmierināta ar sevi. Otrakārt, būs jāpērk lielāka izmēra apģērbs. Tas ir mans stāsts. Un treškārt, nu, jā, es jau jūtu, piemēram, ka mugurkaulam būs grūti, jo es arī strādāju pie datora ļoti daudz. Jā, kaut kā tā, lai līdzīgi, vai vēl kaut kas? Nu, jā, zin kā tie muskuļi jau pārtūp par tauciņu, un gribās jau labi izskatīties, Jā. labi justies, spēks pazūd patiesībā. Tāpēc ir spēka vingrinājumi. Un beigās ir pirmais solis, ko es darīšu. Pirmais solis, jā, patiešām es pēc šī webināra vēl uz tā viļņa motivējošā atvēršu vienalga Instagram, Facebook vai vēl kaut kur un atradīšu un pēc tam piezvanīšu vai uzrakstīšu rītdien. Paldies visi, kas uzrakstīja. Vairāk lasīt grāmatas, nūjot, bet pavadīt mazāk laika telefonā, sociālos tīklos. Ja? Gribas tā, lai telefonu neņem rokā vismaz 1 stundu un pirms gulēšanas, pirms un pēc. Ja? Klausties 1 stunda, tad, kad es par labbūtību pētīju, par labbūtību tieši digitālo, ja? Es atklāju, ka mums nu jau ir tā, ka katras 6 minūtes mūsu smadzenes grib paņemt telefonu rokās. Tā kā stunda, Andri, ir daudz jau. Kā jums šāds 3 soļi ļoti, ļoti vienkārši? Viena problēma pārvēršam par mērķi, beigās saprotu, ko es darīšu. Galīgi nepaņem daudz laika, mēs te runājam, man liekas, minūtes 6 šobrīd. Nākošā metode saucās SCORE metode, kur man īsti nav skaidrs, no kurienes man šī problēma varbūt ir radusies. Viņa vienkārši ir problēma. Un te iesim cauri, te būs 5 soļi. Jūs varat izvēlēties pēc tam, izmēģināt, kuru metodi jums patīk labāk savā paškočinga tajā ceļojumā. Pirmais ir tāds, ka es saprotu, ka kaut kas nav tā, kā būtu vajadzīgs, vai es nejūtos labi, vai tas saistās ar manu veselību, piemēram. Un es sāku meklēt iemeslus. Kāda ir problēma šīs rašanās iespējamie cēloņi? Kādi iemesli ir? Es tuņi radīšu piemēru, sapratīsim. Trešā lieta, es viņu pārvēršu mērķī, problēmas pārvēršanu mērķī. Piemēram, man sāp mugura, mērķis ir iet vingrot 2 reizes nedēļā pie fizioterapeita. Ja dzirdat, kāda problēma pārvēršas mērķī. Tad es sāku meklēt resursus. Līdzīgi kā iepriekšējā metodē, resursi. Kuri resursi, kādi nepieciešami? Un pats pēdējais būs, tad, kad es šo problēmu realizēšu, cik tas būs ekoloģiski man pašai, cik manos spēkos ir 2 reizes nedēļā vingrot smagu kaut kādus tur, nezinu, nodarbībās. Cik man tas ir veselīgi, ja? Cik tas ir laikā realizējums, cik tas pie manas darba noslodzes ir realizējums, un tad, cik tas ir ekoloģiski manai ģimenei. Šādi te mēs pamēģināsim iziet cauri un izskatīsies. Paņēma emoji, saliku smuki, lai būtu uzskatāmā. Šādi te mēs sākam ar saprotu, ka nevaru uz darbā visu paspēt.
un sāk krāties stress. Ejam uz cēloņiem, kas tur varētu būt apakšā, kāpēc. Aha, darbā man ir baigās pārmaiņas. Diezgan daudz informācijas mums nav, bet es saprotu, ka lomas tiek pārdalītas. Un vispār man mājās vēl ir maziņš bērniņš. Līdz ar to man vairāk ir noslodze. Tālāk domājam par to, ko tad es īsti gribu. Es vēlos skaidrību par savu lomu darbā, par saviem pienākumiem darbā. Kā es to varu dabūt gatavu? Ejam resursus meklēt. Ko es varu darīt? Nu, es varu pārskatīt savu laiku grafiku. Es varu runāt ar vadītāju, kā tad tur īsti ir ar lomām, pienākumiem. Es varu deleģēt citiem. Varbūt to bērniņu vai pieskata māma mana, piemēram, kaut kādus 3 reizes nedēļā. Man parādās vairāk laika. Un pats pēdējais mēs pārbaudām, kāda tad efekta vai tā ekoloģija būs pret mani, pret sevi, pret citiem. Kas man būs? Man būs skaidrība un samazināsies stresa līmenis. Kā jums šādi te 5 soļi? It kā ļoti loģiski, es viņus ātri izstāstīju, bet paškočingā vienmēr labāk ir apsēsties un rakstīt, lai to arī redzi līdzīgi, kā es uz ekrāna esmu uzlikusi. Ja, tas varētu būt ar roku rakstīts manā kladē, piemēram. Es uzrakstu soli pa solim. Rakstot, mēs varam papildināt, mēs varam ieraudzīt, ko es tur, kā es to nodefinēju, vēl pielikt kaut ko klāt, pārlasīt vēlreiz, papildināt, sev pajautāt. Kočingā mums tāds ļoti populārs jautājums ir, un kas vēl? Un ko vēl tu varētu? Ja? Ļoti veselīgs jautājums. Tad, kad liekas, ka nekā vairs nav, viņš ļoti, ļoti noder. Lūk, šāda metode ir ļoti noderīga arī. Jā. Un vēl viena metode, tā VUP metode, ir tad, kad es neko īsti nezinu, mērķi tāda liela nav, bet es tā pasapņojot, atcerieties, teicu, pasapņot, vēlmju līmenis. 20 gadus Vācijā šī autora pētīja, Gabriela Oettingen īstenībā, pētīja gan pozitīvo psiholoģiju, gan motivāciju un radīja šādu 4 soļu metodi, kur es uzskatu, ka viens no vērtīgākajiem ir izskatīt šķēršļus, un to viņi arī atklāja, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi ieraudzīt, kur varētu ceļojumā uz mērķi būt kaut kādi šķēršļi. Bet sākās ar tādu vēlmi. Es vēlos, es gribētu. Es vēlos aizbraukt ceļojumā uz siltām zemēm uz mēnesi nākošo gadu. Vēlos, ja, dzirdat? Un tad viņš parādās kā vēlme. Un otrais solis ir, tu iedomājies, ka tas ir sasniegts. Aizver acis un padomā, kurā valstī tas ir. Cik tur ir silts? Kurš mēnesis tas ir? Ar ko tu kopā esi? Mēs pilnīgi ainiņu tādu uzburam un sajūtam. Mēs emocijas varam pilnīgi sajust. Mēs varam viņus pierakstīt, mēs viņus varam norunāt. Kaut vai skaļi sēdi mājās un runā un stāsta atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Tad mēs to sajūtam, atstājam tur un ejam tālāk. Klau. Tagad padomā, kādi šķēršļi tev ir, lai tu to sasniegtu nākošo gadu, piemēram, augustā. Visu augustu nodzīvot Sardīnijā. Nu jā, tur parādās nauda, varbūt tur parādās iekšēji, ka man ir bail tomēr. Un te mēs ņemam tādus iekšējos šķēršļus, ja? Vairāk. Kas mani varētu bremzēt vai buksēt? Nu, man nav pārliecība, ka es vispār visu mēnešu varēšu nodzīvot tur. Man negribas vienai. Un sarakstam visus šķēršļus. Un tālāk 4. punkts, katram šķēršļim liekam pretī, ko tu darīsi, lai viņu mazinātu. Un forma ir tāda, ja man būs bail vienai dzīvot, tad ko es darīšu? Ja, īstenībā kāds var pateikt, man vispār bail lidot. Tā kā man bail lidot, es braukšu ar mašīnu kopā ar kolēģi vai draugu vai draudzeni. Sapratāt to domu? Lūk, šī ir drusciņi no citas puses metode, bet atkal soļi ir ļoti konkrēti un precīzi. Kamēr es runāju, es ceru, ka arī jūs kopā ar mani un Lailu esat savu jautājumu vismaz kaut kā izskatījuši vai parisinājuši. Un pašā noslēgumā ir vēl tāda metode, ko es saliku kopā 4 jautājumus. Atkal, kad mēs vai nu dienas beigās, vai kaut kādā klusā brīdī pie tējas, varbūt bērni nolikti gulēt, varbūt ir mājās miers iestājies, un sev pajautāt, kādas tavas 3 emocijas šodien bija.
Atcerieties, ko sākumā izdarījām, jā? Arī paškaučings. Paprasīju sev un atbildēju sev. Tev bija diena izdevusies, jo nebija baigi tāda pozitīva diena, bet īstenībā bija šis un tas izdevies, un es viņu uzskaitu savā galvā. Trešais, te es padomāju, ko es varu citādāk darīt nākamreiz. Nu, jā, ar to klientu mēs tur tā diezgan augstos toņos, jā, tāpēc, ka bija konflikts, taču nākošreiz, ko es darīšu? Un tāda apzinātība veidojās. Nu, es tā kā mācos no savas pieredzes. Un pats pēdējais, te jūs varat izdomāt, ja kādu balvu sev šodien es piešķiru, un tad par ko? Es šodien piešķiru balvu, vienalga tas var būt Oskars, piemēram, tas var būt vēl kāda cita balva. Nu, ja es tādu paņēmu, kas ir publiski zinām. Par ko tu sev piešķiri? Un vēl lieliski 4 jautājumi, ko iespējams pie gultas kaut vai viņi stāv sākumā, kamēr tu neatceries pēc kārtas. Ko tas iedod? Mēs noslēdzam dienu ar to, ko mēs esam panākuši, nevis raizējamies vairāk par to, kas mums nesanāk. Lūk tā. Tad, kad tas ir mērķis, vai no paškaučinga kādu no metodēm sasniegts, vai tu mēģināji, un kaut vai 2 soļi šodien, tie, kas ar kaučingu vispār nav pazīstami, tev sanāca, tad kā tu sev apbalvosi? Laila, kā tu sev apbalvot, ja tu būtu 2 nedēļas šos spēka vingrinājumus veikusi? Jūs man uzrakstat, lūdzu, pārējie, kā tu sevi apbalvotu ar kaut kādu mazu lietiņu, ja tu būtu to savu mērķi sasniedzis. Čatā uzrakstiet. Es sev nopirktu tādu smuku puķu pušķi. Puķu pušķi? Tādus ziedus, jā, nevis augu puķu. Aha. Jā, Skaisti. ziedus. Ziedus. Jā, es sākumā padomāju, varētu kaut ko garšīgu apēst, bet pēc tam padomāju, nu tā kā priekš kā mēs sportoju. Jā, tāpēc. Jā. Rekā, kaut ko, kas būtu tāds vizuāli skaists. Ja? Pārējie, ko jūs sev labu izdarītu, ja tu būtu sasniedzis vai pamēģināji, man kaut vai kripatiņa sanāca, kas iepriekš ne. Vakariņus restorānā, jā. Nopirkt skaistus ziedus, lieliski. Es pie sportiņa domāju, es tādu foršu, nu, tomēr man patīk ar tā, lai būtu viss skaisti. Es droši vien kaut kādu tādu sporta kostīmu sev atļautos nopirkt, kas ir kvalitatīvs. Torta cieleviņa. Agnes, šito torta cieleviņu mums ar laipu pie tās vingrošanas un sportošanas. Paldies jums arī, jā. Aizbraukt uz klusumu un jogas retrītu. Ai, cik skaisti tas būtu, jā. Un galvenais, ka es zinu priekš sevis, un man jau būs tāds uzstādījums. Tad, kad es šito izdarīšu, tad es darīšu, un mums jau motivācija parādās, jā. Paldies! Lieliski! Nopirkt kādu jaunu grāmatu. Sanita Re, kur ir grāmata ekrānā, tuņās pie autors versišos. Jā, tik labi šīs metodas var pamēģināt, bet vai ir vēl kādas metodas jums var parādīties galvā jautājums? Un atbildi ir, Laila, ir vēl tāda grāmata? Pastāsti lūdzu par savu grāmatu. Jā, ir tāda grāmata, jūs redzat arī linku, kur viņu var atrast un pasūtīt, ja kādam interesē. Šajā grāmatā ir savāktas 107 dažādas coachinga metodas, gan sev, gan darbam ar citiem, gan darbam ar komandām. Un tur solis pa solim izstāstīts, kā katru metodi pildīt. Tāda baigi foršā grāmata. Bet man Paldies! palikušas. Ja gribat sev, tad laiks pasteikties, palika 20 gabali. 20 tikai palika. Lieliski! Tā grāmata ir super laba. Nopirku kādu laiku atpakaļ. Ļoti noder man darbā ar jauniešiem savā organizācijā. Jā, tā arī ir. Un ne tikai kočam, vai ne? Tas var būt gan vadītājs savai komandai noder. Lieliski! Paldies visiem, kas jūs klausījāties. Es ļoti ceru, lūdzu, uzrakstiet kādu savu jautājumu. Tie, kas grib padalīties, jūs parisinājāt. Kaut vai jomu rakstiet, darba jomu parisināju. Ja? Es tikmēr pastāstīšu par to, ko Laila teica par mācībām. Metakoču skolā jau paškaučings, jā, bet kur coachingu var apgūt, ja jūs izvēlētos to darīt? Paklausties, ja kāda interesē, ja ne, tad paldies visiem tiem, kas bija, un uz redzēšanos līdz nākošam webināram, bet mēs turpinam. Kur apgūt? Metakoču skolā jau teicu, kāda apgūt? Janvāris 11. Un mācības notiek līdz pēc Jāņiem, nu gan savirpināja, līdz pēc Jāņiem. Nosvinēti Jāņi, ja? Un tad izlaidums. Dubult svētki būs.
Mācības ir online. Tas nozīmē, ka var pieslēgties no jebkuras vietas, no jebkuras pasaules malas. Un mācības diezgan intensīvas. Jā. Lai varbūt pastāstītu par saturu drusciņu. Ja? Jā, ko mēs darām šajās mācībās? Tie ir 9 moduļi. Pirmie 3 ir klasiskais coachings individuālā līmenī, respektīvi mēs mācāmies pamata prasmes un pamata metodus, ar kuriem strādā coachingā. Tad ir 3 modeļi ap un par komandu vadīšanu un darbu ar komandām. Un tad 2 moduļi ir veltīti transformāciju coachingam, kas ir coachings tāda vērtību un pārliecību līmenī, identitātes līmenī, nu tie iekšējie šķēršļi, jā, pārsvarā, kas mums traucē sasniegt kaut kādus savus lielos dzīves mērķus. Un pēdējā modulī mēs liekam eksāmenu paralēli mācībām. Mācības notiek konkrētajos datumos, sestdien, svētdien, online, kā jau Evija pateica. Ir arī prakse. Coachings ir par prasmēm, un prasmes veidojas atkārtojot un darot, un šobrīd uz ekrāna jūs redzat kritēriju sarakstu. Tur es negribu biedēt, bet ir daudz. Ja? Ir daudz no dažādiem skatu punktiem studenti mācās. Daudz, bet paceļami. Ja, mēs ar Eviju gājām tieši šo pašu programmu, kā redzat, dzīvi, veseli un diezgan laimīgas. Tā kā viss ir paceļams, un ja šie kriteriji ir nokārtoti līdz pēdējai mācību dienai un eksāmenis ir arī nokārtots, tad tiek izsniegts certifikāts, un jūs varat vai nu sākt strādāt kā profesionāls coach, vai nu arī, ja tas ir darbam vai sev, tad attiecīgi tas smuki tiek ielikts rāmītī un labas atmiņas paliek. Tā kā tas ir par to, ko mēs darām mācībās. Jā. Un vēl jāpiebilst, ka mācības ir intensīvas, bet no otras puses tas ir 6 intensīvu mēnešu garumā arī caur visu praksi. Daudzas lietas pašu dzīvēs sakārtojās, ja, praksē, kad mēs strādājam. Klausieties līdz 15. novembrim, ja kādam ir interese, ir iespēja samaksājot vai piesakoties Lailai, redz, ko ir rakstīts, kur tieši ir iespēja iekonomēt 540 eiro atlaidi. Jā, Daudz 10 dienas paliek, 10 dienas tikai, ja jūs izdomājat, ja, jo jūs droši varat jautāt, rakstīt mums vai nu man, vai nu Lailai, mēs atbildēsim visiem jautājumiem. Tūliņās Laila vēl kaut ko gribēja teikt? Jā, es gribēju atbildēt uz Andras jautājumu, un droši rakstiet, ja arī ir jautājumi. Jā, mācības notiek latviski, certifikāts ir starptautiski atzīts. Ja jūs vēlēsieties pēc tam akreditēties kādā no pasaules coachu asociācijām, piemēram, Latvijā vispopulārākā ir ICF, tad arī to var darīt. Tur ir atsevišķs akreditācijas process, ja mēs esam skola, nevis asociācija. Ja gribu strādāt vairāk starptautiski, jo to jau šobrīd daru, vai labāk mācīties angliski uzreiz. Šeit man nav atbilde, būs jāpameklē pašai. Skatoties no tā, mana tā ideja ir tāda, ka skatoties no tā viedokļa, cik viegla priekš jums ir tā cita valoda, jo mācības, var mācīties latviski un pēc tam vienkārši mācīt, tā kā strādāt angliski, bet var uzreiz pameklēt savu kādu vietu. Piemēram, es zinu, ka Evijai ir ne latviski runājošie klienti, tad Evija varbūt padalies labāk ar savu pieredzi. Jautājums, vai es esmu ārzemēs un vēlos strādāt ar ārzemju klientiem, tas ir viens jautājums, un te man ir atbilde, ka skolā mums ir bijuši studenti, kas piesakās no dažādām valstīm. Latviski gan runājušie, protams, ja, tāpēc, ka ir latviešu valodā. Un savukārt pie mums piesakās arī angliski runājošie starptautiskie klienti, un tad es vienkārši runāju un izmantoju šīs zināšanas angļu valodā, bet iegūtas bija latviski. Lūk. Klau, tūliņās arī slēgsim video ārā, varēsiet uzdot jautājumus, ja kāds gribēs. Paliksim ar Lailu vēl kādu mirklīti, bet šeit savukārt ir mūsu kontakti, droši rakstiet, zvaniet, mēs vienmēr atbildam, jo zin kā labāk ir neturēt to jautājumu neatbildēt, vai vismaz vēl labāk neturiet jautājumu nepajautātu, ja? Jo mācības notiek 2 reizes gadā, bet reizēm cilvēks saka, kā es tā neuzzināju, kāpēc es toreiz nepajautāju, ja? Tad lūdzu droši sazinieties ar mums. Laila, vēl kaut ko pašā noslēgumā no tevis kā no skolas vadītājas, varbūt kādus vārdus?
Jā, pirmām kārtām paldies, ka atnācāt un bijāt tik kuplā skaitā līdz pašām beigām. Es ceru, ka kādu no jums redzēt mācībās. Šīs ir tiešām ļoti vērtīgas mācības, kā jau Daiga arī čatā raksta. Paldies, Daiga, par komentāru. Jā, viņas ir ilgas, bet viņas ir pamatīgas un vērtīgas, un tā ir tā reize, kad paliek uz palikšanu. Atbildēšu arī uz Viktorijas jautājumu, vai jāmaksā par visiem moduļiem uzreiz vai var pakāpeniski. Nē, uzreiz nav jāmaksā. Sākumā ir jāsamaksā par pirmo moduli, tad līdz 15. novembrim tie ir 240 eiro, un visa pārējā summa tiek sadalīta proporcionāli mācību mēnešos no janvāra līdz jūnijam. Tādā, vienādās daļās sanāk 320 eiro, ja es nemaldos mēnesī. Ja, tā kā uzreiz nav jāmaksā, droši var salāgot sev, tādu plānu. Un pasniedzēji ir jūsu priekšā Laila Snidzāna un Evija Vanderbīk. Jā, es vadu individuālo coachingu un transformāciju coachingu. Evija vada komandu coachingu un biznesa coachinga daļu. Jā. Paldies! Paldies visiem! Labvakar! Es spiežu sarkano pogu, video izslēdzam un tiekamies atkal citos webināros. Sekojiet līdzi Metakoču skolai, man un Lailai dažādos sociālos tīklos un tiekamies nākamreiz. Jā.